Šlokembekas muižā jau 14 gadus mājvietu radis Latvijas ceļu muzejs. Vēsturiski tas izveidots pirms 38 gadiem Ogrē. Šis muzejs ir vecākais ceļu muzejs Eiropā un pasaulē. Ceļi jau ir bijuši ļoti sen, cik cilvēks sevi atcerās. Un, protams, no sākuma bija takas, un pēc tam bija zirgu iemīti ceļi takas mežos, un pēc tam jau parādījās liela ceļi. Un šodien jau mums ir mašīnas un tehnika. Un mūsu muzejā principā arī var apskatīt šo visu ceļu evolūciju. Fotogrāfijas, dokumenti un autotehnika, gan tā, ar kuras palīdzību veidot ceļi, gan tā, kas savulaik kalpojusi kā pārvietošanās līdzeklis. Sākotnēji zirgu ratu un tad jau vēlāk autotransports. Kādiem muzeja apmeklētājiem apskatāmā ekspozīcija ir jauna un nezināma informācija, citiem tās ir atmiņas. Ļoti daudz ir arī tādi apmeklētāji, protams, kas ir dzīvojuši arī padomju laikos un tīri atcerēties tos laikus, kādas mašīnas kādreiz bija. Ja, tas jau ir aizmirsies, kaut gan tas bija tos 20, 25 gadus atpakaļ, bet ir aizmirsies un patīk, jā. Un ļoti daudz cilvēku nāk un saka, ka viņi vispār nevar iedomāties, ka kaut kas tāds šeit atrodas Šlokembekas muižā. Interesants skats vērojams kādā fotogrāfijā. Sākotnēji šķiet, ka fiksēts smago automašīnu sastrēgums uz tilta, taču, kā izrādās, automašīnu atrašanās mērķis ir pavisam cits. 1968. gads bija tas, tad, kad atklāja šo tiltu pāri Lorupas gravai. Jā, tad tādā veidā tiltu pārbaudīja. Protams, tas bija diezgan bīstami. Jo nevarēja zināt, vai viņš izturēs. Jā. Nu, bet es domāju, ka tajā laikā tomēr inženieri aprēķināja tā, ka bija tomēr tā rezerve un garantija, ka tas tilts izturēs. Jā. Šobrīd taču tā nedara. Nē, šobrīd tā nedara. Savukārt tie, kurus mazāk interesē autotehnika, var uzzināt ko vairāk par pašu Šlokembekas muižu. Tā ir vienīgā Latvijā saglabājusies nocietinātā viduslaiku muiža. Pēdējos gados interese par šo objektu no apmeklētāju puses ir palielinājusies. Pēc pēdējo gadu statistikas mēs redzam, ka šīs kompleksa apmeklētāju skaits ir pieaudzis sevišķi pēdējā gadā. Ja mums izdevās muižā atjaunot viesnīcas telpas, kas ir pilnīgi jauns izbūvēts, un pēdējā, 13. gadā praktiski dalībnieku, jeb apmeklētāju skaits ir dubultojies. Šobrīd muižas komplekss tiek uzturēts no pašvaldības budžeta finansējuma, taču tiek meklēti veidi, kā ēku sakārtošanai piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šim kompleksam mēs paredzam diezgan tādu normālu attīstību, jo viņš arī ģeogrāfiski atrodas ļoti labā vietā. Ziemā ir blakus Milzu kalns, kur brauc ļoti daudz slēpotāji. Šī ziema varbūt nebija tā labākā priekš slēpotājiem. Un vasarā ir ļoti daudz cilvēki, kas apmeklē mūsu piekrasti Rīgas jūras līci. Tāpat tās blakus ir Ķemeru Nacionālais parks, kur ir dažādas dabas takas. Un mēs uzskatām, ka tas kopējais potenciāls ir tas, lai šis komplekss attīstītos un turpmāk skatītos nākotnē tādām pozitīvām emocijām. Šopavasara muzeja nakts ietvaros Šlokembekas muižā 2 dienu garumā paredzēts vērienīgs pasākums, kurā varēs apskatīt gan izstādes, gan baudīt lielu uzvedumu Mans ceļš Latvijai.